Vakar, bet Augs. Šovakar tev pastāstīsim pasaku par vilku, sasku un lapsu. Bija kārtējais, skaistais, siltais septembra rīts, kad krita visi siltuma rekordi. Līdz ar saules gaismu zvēri sāka mosties. Pirmā šorīt bija pamodusies lapsa. Viņai ļoti patika ģeogrāfija. Viņa bija paņēmusi pasaules atlantu un sāka pētīt karogus. Jo viņa nezināja, kā izskatās viņas iemīļēto deju valstu karogi. Un tad viņa meklēja, kamēr vēl puiši gulēja, un viņa atrada zili, balti, sarkano Francijas karogu. Tad viņa meklēja tālāk, viņa bija dzirdējusi, ka Brazīlija ir Dienvidamerikā, kur ir daudz kafijas, un viņa atrada skaisto Brazīlijas. Nē, pelīt, Brazīlija ir Dienvidamerikā. Pavisam cits kontinents, Koreja ir Āzijā. Un viņa atrada skaisto Brazīlijas karogu. Zaļi, dzelteni, zili, balto. Tad piecēlās zvēri pārējie, un viņi domāja, ko lapsa tik agri pamodusies. Viņi vārīja kafiju un gāja klāt pie lapsas. Labrīt, Rudo, ko tu tik ātri? Vai es tik labi izdejojos vakar? Un šodien es gribēju noskaidrot, kādi izskatās valstu karogi, kur mēs dejojam. Rekurie! Francijas, kur ir Brazīlijas. Paskatāmies, vēl kādi karogi ir. Un tad viņi sāka skatīties, sākot no Baltijas valstīm, Lietuvu, Igauniju, līdz pat Dienvidāfrikai, Japānai un Korejai. Viņi izpētīja visus karogus. Bija to kopā apmēram 200. Tad viņi izdomāja, ka trenēsies visu dienu un vakarā taisīs sacensības, kurš zina vairāk karogus. Lai sacensības noritētu godīgi, viņiem vajadzēja atrast neitrālu tiesnesi. Zogot ievārījuma burciņas, osīšos un lečo un adžiku, viņi atcerās, ka viņi osīšos pabarīja daudz kartes un atlantus. Un viņi atcerējās, ka pāse taču strādā skolā par ģeogrāfijas skolotāju. Un tad viņi izdomāja, ka viņa būtu gana labs tiesnesis. Un viņa varētu izšķirt viņu strīdu, kurš ir vislabāk samācījies karogus. Labs mācījās Āfrikas valstis ļoti uzcītīgi. Vilks zināja gandrīz visas Eiropas valstu karogus. Un sasks mācījās Amerikas karogus. Viņa mācījās un sāka domāt, kurš tad būs tas tiesnesis un kā viņu dabūt. Nevienu citu labāku kandidātu par pāsi viņi nevarēja izdomāt. Tad viņi izdomāja pastaigāties starp mācību stundām. Un viņi Te nav jāiet pakaļpos. Viņi sabijās, jo taisni pie Niedrāļa ezera bija īsta sakritība. Pie Niedrāļa ezera pieripoja pelēka Škoda, un no pelēkās Škodas izrausās ārā Opuks un pāse. Viņi taisni staigāja ap Niedrāju. Viņi bija atveduši pastaigāties savu runcīti osīti. Viņi gāja vienu apli otru, un taisni otrajā aplī, kur ir klusākā vieta pie rūģu mājas. Vilks izlica uz ceļu un viņus uzrunāja. Klau! Mums ir vajadzīgs ģeogrāfijas tiesnesis. Mēs zinām, ka pāsis saprot ģeogrāfiju. Mums ir divas iespējas. Vai nu mēs tūdaļ pāsi
sarunājam, un viņa no laba prāta atnāk un novada mums karogu sacensību konkursu, vai arī mēs jūs saņemam gūstā un jūs novadat konkursu. Osītis skatījās un bolijās kaut kur redzēts vilks, un Opuks viņu atpazina, tas taču bija ievārījuma zaglis. Opuks paņēma vienu mietu rokā, un vilks viņam uzrūcā. Bet vilks jau pārāk labi nezināja cilvēku valodu, un Opuks visu to vilka sarunu dzirdēja kā au, 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 au. Opuks domāja, ka tas vilks ir traks, ka viņš laužās iekšā osīšos un vēl tagad neatrāja ceļa nāk virsū. Viņš paņēma vienu runziņu un uzrāva vilkam par ribām. Un vilks muka projām, jo viņam bija bail. Osītis vēl paņēma un viņam uzšņāca. Vilks aizskrēja uz krūmiem un sūdzējās draugiem, ka viņiem neizdevās pierunāt viņus. Un Opuks turklāt viņam ir uzrājusi vēl par ribām. Tad viņi domāja citu plānu. Tad viņi paņēma un aizskrēja pie Škodas un gaidīja tur visus 3 ģeogrāfa ģimenītes locekļus ar maisiem. Viņi bija izdomājuši viņus nolūpīt kā Baibu un Haraldu, bet diemžēl šie gudrinieki bija 3 gabali un arī lielāki. Varbūt Pāds ar Baibu bija apmēram 1 izmēra, bet Opuks pa Haraldu bija bišķi lielāks, un turklāt Osītis bija negans šņācējs un skrāpējs. Viņi gaidīja pie Škodas, un Opuks ieraudzīja, atkal tie paši. Ka losās projām! Un viņi skrēja ar maisiem virsū, Sasks skrēja virsū Opukam, un Opuks atkal paķēra rungu un uzrāva Saskam par ribām. Un Sasks viņam aizsita elpu. Viņa muka iekšā krūmos. Osītis uzšņāca vilkam, vilks atkal sabijās, ka Sasks ir dabūjis par ribām, viņš jau negribēja vēlreiz dabūt. Un Osītis vēl paņēma un uzšāva pliķi lapsai pa degungalu. Un laps tati, un visi zvēri muka uz krūmiem. Un tā viņiem neizdevās dabūt normālu tiesnesi no ģeogrāfā aprindām. Bet tad viņi atcerējās, ka ļoti erudīts zvērs ir vecais Alnis Ādolfs. Viņi viens otram bišķi paglaudīja ribiņas, uzlika lapsai uz deguna ceļā lapu un gāja meklēt Alni Ādolfu. Viņš dzīvoja pie lielās priedes. Viņi satika Alni. Sveiks, ragaini! Mums ir problēma. Mēs gribējām uztaisīt ģeogrāfijas konkursu, bet mēs nevaram atrast tiesnesi. Ko lai mēs darām? Alnis saka, ziniet, es ļoti labi pārzinu Eirāzijas karogus un esmu iepazinies arī ar Amerikas un Āfrikas karogiem. Austrālijas kontinenta karogi, tie man tādi svešāki, bet pārējos es tā kā zinu. Es varu jūsu strīdu izšķirt. Un tad Alnis Ādolfs gāja uz viņu midzeni, skatīties, kā norisēja sacensības. Viņš uzdeva katram pēc kārtas pa vienam karogam, kā lieliskajā pieciniekā. Kurš varēja atminēt 2 pēc kārtas, tam uzdeva papildu jautājumu. Cīņa bija ļoti sīva, ļoti sīva. Vilks ar lapsu gāja pa spici. Sasks ar saviem Amerikas karogiem, nevarēja uzvarēt. Viņš dažus atminēja, bet viņš bija Ziemeļamerikas speciālists. Viņš zināja Kanādas, apvienoto štatu un Meksikas karogus. Dienvidamerikas karogiem viņš zināja tikai Brazīliju no dejām. Ar 4 zināmiem karogiem tu neuzvarēsi šeit.
Bet vilks ar lapsu, viņi sīvi cīkstējās. Sīvi. Pēdējais jautājums, izšķirošais, bija lapsai. Lapsai bija jautājums, vai šis karogs, kur ir sarkans, balts un sarkans vienādās proporcijās, kādas valsts karogs tas ir? Un labs uzmet aci un teica, tas taču ir Latvijas karogs. Bet nē, tas nebija Latvijas karogs, jo proporcijas bija vienādas. Nē, pa svītrām, nevis apaļš, aplīts. Nē, 3 vienādās daļās sadalīts. Sarkans, balts, sarkans. Un nevis tāds ķiršu sarkans kā Latvijai, bet vienkārši sarkans. Un to jautājumu uzdeva vilkam. Un vilks ļoti labi zināja taisni Eiropas karogus. Un viņš atbildēja, pasakot, ka tā ir Austrija. Ha? Kanāda ir kļavslapiņa. Austrijai ir sarkans, balts, sarkans. Es tev parādīšu. Un vilks uzvarēja sacensībās. Un viņš leca gaisā un priecājās. Skrēja un apkampa alni. Sabučoja lapsiņu. Paspieda saskamu roku. Un aicināja visus nosvinēt savu uzvaru ar gardām vakariņām. Viņi pacienāja alni ar kartupelīšiem, ugunskurā ceptiem, pāses salātiņiem. Paši ēda salātiņus, desiņas. Iedzēra nedaudz ūdeni, jo viņi tagad ir dejošanas sportisti, jo jau rīt viņiem ir jābrauc uz skati Rīgā, jo ir septembra pēdējā piekdiena klāt taisni, kad ir skate. Visi ēda un gatavojās ceļojumam uz Rīgu. Bet ēšanas, ka ir laicīgi jāiet gulēt, lai rīt varētu laicīgi ierasties deju zālē. Tā daram arī mēs. Ar labu nakti.